11. klase un Jelgavas valsts ģimnāzijas. Un šobrīd mēs atrodamies pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, un mēs dosimies uz Mīlestības alēju. Mēs izvēlējāmies popularizēt Mīlestības aleju, jo tā simbolizē uzticību, draudzību, skaistus sapņus, pagātni un nākotni. Šis ir viens no svarīgākajām lietām, bez kurām mūsu dzīve nebūtu iedomājama. Bez pagātnes nebūtu nākotnes. Šeit ir Jelgavas doma. Šeit ir Annas baznīca. Šobrīd mēs atrodamies uz Lielās ielas, dodamies virzienā uz Dobeli. Sēž pazarēs, māca svilpot gammas, jo dzīve tas noderēs. Šī bērnu aleja ir nosaukta par Mīlestības aleju. Šī leģenda saistās ar diviem draugiem, kuri dzīvoja 18. gadsimtā. Šos draugus sauca Tečs un Švanders. Viņiem šī bija iecienīta pastaigu vieta. Pāri pa tīru tās, ņemšu liešu krāt. Viņa piemīlējās vienā meitenē, bet draudzības vārdā atteicās no mīlestības un viņa apprecējās ar citu. Redzi, kas uz tās ir uzrukāts. Mīlu tevi, viss būs kārtībā. Viņai abi izmaksāja ļoti lielu stūra naudu. Draugi nomira, tie tika abedīti katrs savas alejas galā. Šiem draugiem tika uzstādīts katram savs piemineklis. Līdz mūsdienām ir saglabājies tikai viens piemineklis – Teča vāze.